Tā, nu mazais update'iņš, kā man iet un kā te izstās. Tātad, kur es paliku? Fēns. Fēns šitāds 22 eiro maksāja. Ar fēnu nāca labi nost, bet tad man bija pārāk uz otru pusi. Ka tomēr man ņēma skoču nost un man nonāca nost, ko var redzēt mazliet ar sienas krāsu. Un tad kā es darīju? Ar nazīti ievelku līniju stūrī, fēnu karsēju, ņemu skoču nost. Nazi, līniju, fēns, skočs un tā pa visu perimetru. Pa lielam visur citur nonāca labi nost. Nu, tad man šitajā sienā te būs siena un tur būs griesti. Un te man ir mazliet notešķīti griesti, kad krāsoja sienu, mazliet trāpījās. Tā kā tur man nāksies pielabot. Lamināts. Nu, esam nopirkuši. Tātad tā. Ilgi skraidījām, darījām. Kur mums bija vislielākais kaseks? Mums vislielākā problēma bija dēļ vannas istabas flīzēm. Mums flīzē ir 8, kas nozīmē ar flīžu līmi viņš ir 10–11 mm. Pieliekot 10 laminātu, viņš jau sajiet kopā ar flīzi, tāpēc, un ja vēl ar apakšklāju, kas ir klāt, nāk 2 mm, 3 vai kādu apakšklāju izvēlās, kas nozīmē, ka mums lamināts būs augstāk nekā flīze. Meklējām 8, nav izvēles, kādreiz bija tā, kad 8 bija pārsvarā, tagad 8 pa lielam nav, visi smukie, kas ir 10, 12. 12 mēs vispār atmetāmies, un no 10 sapratām tā, nu labi, uzliksim, būs tas 1–2 nelīdzenums, bet tur tāpatās līstīti būs jāliek, kuroči cerēsim, ka sajies, jo nopirkām mēs beigās 10. Nopirkām šādu dēli, tūlīņās pieliksim gaismu tuvāk. Nu, šāds tāds dabīgais koks patika mums, kad viņa ir gara, liela loksne. Veikalā teica, ka par šitiem vispār neesot nevienas sūdzības, esot ļoti kvalitatīvi un labi. Mums te šitas dzīvoklis ir 30 kvadrātmetri. Uz 30 kvadrātmetriem sanāca, mēs paņēmām 17 pakas, 520 eiro. Apakšklājas mēs ņēmām korķi. Un korķi nevis... Sākumā mēs ņēmām nevis tāpēc, ka viņš ir labāks un viņš ir dārāks, bet tāpēc, ka viņu var dabūt 2 mm. Pieņemsim, kokšķiedru plāksnes ir 3 mm un atkal 2 mm tas parastais, nezinu, kas viņi ir, tas ruļos baltais, tas polisters vai kas viņš ir, tas ir gan vispār pilnīgs sūds un to var nemaz nelikt. Tāpēc nopirkām rekur 3 ruļļī korķu, salīmēsim pa vidu viņu ar skoču kopā, parasto caurspīdīgo. Gribējās šodien vispār likt, bet patiesībā ir tā, ka laminātam 48 stundas ir jānostāv istabas temperatūrā un mitrumā, lai viņš uzņem telpas mitrumu, lai nav tā, ka tu uzliec, un viņš pēc tam sāk visu tur ļodzīties un nav labi. Rekur dabīgai ventilācijai šitādu sūdu nopirku. Viņš gan nāk komplektā arī ar ārējo restīti, ja kāds gadījumā sev mājās taisa. 40 eiro šis maksā. No, tam es viņu ielikšu te, saskrūvēs, un tad ir, kur var attaisīt vaļā, un ja negribi, tu viņu aiztais ciet. Izstās tāds smuks, zolīts, balts kvadrātiņš vispār iedarās interjerā. Nu, reku pieliku šito sūdiņu, un paskaties, kā tāds mazs sīkumiņš, detaļiņa uzreiz uztaisa visu tādu. Reku pagaidām pūšgaisu, un tad viņu var šitā aiztaisīt ciet. Nepūš. Viņš vienīgi vaļā varas tā. No tāds sīks sūdiņš, bet izstās baigi feini un ļoti labi vienmēr būs dabīgā gaisa pieplūda, lai veidinās, ventilējās dzīvoklis, kas patiesībā ir baigi svarīgi. Tā, kroči par cik es esmu baigies spečuks tagad, gribu pastāstīt par kā urbu caurumus flīzēs. Redzat, šāds urbīts, kā man stāstīja, ir priekš keramiskajām flīzēm. Akmens flīzēs pats mēģināja, nu viņš īsti neiet cauri. Akmens masas flīzēm, vajag šādi te ir urbīši ar dimanta tā kā pārklājumiņu galā un caurumiņu pa vidi. Viņi abi divi, šitie man liekas, kad ir vajadzētu būt, kad ir vienā izmērā. Bet ar šito ir savādāk urbšana. Tu nevari vienkārši paņemt un izurbt. Rekur es tagad urbi caurumus vannas istabā ventilācijai. Šitam urbītim ir jāuztaisa tāds stencils, tā kā caurumiņš, pa ko turbs. Un es pat paņēmu, rekur vienkārši plasmasiņā es izurbu caurumu. Es viņu pielieku, kur man vajag, ar vienu roku turu, ar otru roku urbju.
tā kā tāda vaduliņa un izurbi rekur mazu caurumiņu. Un tagad jau principā, kad ir minimāli viņš ieurbies, es varu paņemt un viņš jau ieiet tajā caurumiņā. Nu, čakarīgi lēnām, ik pa laikam bāžu uzgali ūdenī, lai viņš ātri uzkarst, jo ja nemitrinās to uzgali, tad viņa ātri vien nolkaus. Un tā, rekur divus sataisīju, šitie divi man ir iesākti, tuliņās daru, šieliek dībeļus un var pielikt ventilāciju vannas istabā. No, tā kā tā pa caurumu turpšanu akmens masas flīzei. Tā, nu lamināta likšanas diena ir pienākusi, rekur šobrīd mēram skatāmies, lai saiet šeit, lai pieiet pie durvīm, jo mums tad bišķi tāda jancīga situācija, ka man gribās sākt likt no tejienes, jo šī galvenā eja būs, kur būs visredzamākā, lai taisni pret šo sienu un to sienu, kas nozīmē, ka te uz apakaļ laminātu nevar likt, un mums nāksies likt no turienes un kaut kā pielaist pie šī dēļa. Tā lēnām te brainstormojam, skatāmies, tā kā tuliņās jau sāksim uzliksim sākumā korķi te, tur un te pa vidiņu, un tad skatīsimies, kā mums iet. Tā, nu grīda palēnām liekās, iet patiesībā diezgan lēni, bet nu lēni iet tāpēc, kad te ir daudz visādi izgriezumi. Un te, kā arī teica, mums ir svarīgi, lai vidējā līnija sākās ar pilno loksni un ir taisni pret šito sienu. Tāpēc sanāca tā, mēs pielikām te, izmērījām attālumu tur, apmēram plus mīnus to sākām likt no turienes, lai viņi te perfekti pieiet pie šīs, tā kā mums tas pa lielam izdevās. Nobīda beigās mums sanāca kaut kādi 4 mm, mums nācās, nu, bišķitņās uz iekšu. Tāpēc šitai loksnē nācās nogriezt maliņu. Nu, vod. Tagad tas pats jādara šī zonā. Tā kā palēnām atkal mērīsim, griezīsim, liksim, lai viņas te smuki savienojās uz šo vietu. Nu, un tad jau pārējā telpa, es domāju, aizies raiti. Te vienkārši šits ir visčakarīgākais, tā kā darbojamies jau, vismā jau diezgan daudz pulkstens, bet, nu, raujamies. Tā, nu šobrīd ir nākamā diena, ko var redzēt, vakardien dalikām līdz tejienai. Sanāca baigi ilgi, mēs sākām pēc 9, principā 7, 8 kaut kādi ap to laiku beidzām un nočakarējāmies nenormāli. Un, protams, nočakarējāmies tāpēc, kad dēļ zīmējuma dēļiem, principā sanāk tā, rekur var redzēt, ka rekur ir tumšie dēļi un tad ir šitādi gaišie dēļi. Un pēdējās 10 pakas, ko mēs atvērām, katrā bija pa gaišajiem dēlim. Mēs sapratām, ka mēs šodien mēs nemaz nevaram uzlikt līdz galam tā, lai viss izstās smuki. Sapratām, ka šodien turpināsim, kuroči baigā štela, mēs izdomājam baigo mahināciju. Mēs aizbraucām uz K-senukai veikalu, paņēmām paraugus, tumšos dēļus atlasījām veikalā. Un pēc tam uzreiz aiznesām, nodevām apakaļ gaišos dēļus, tad mēs atgriežam apakaļ paraugus. Un principā mums šobrīd ir tā, mēs vēl piepirkām klāt 3 dēļus, kurus mēs veikalā atlasījām. Mums ir 6 jauni labie dēļi, kas nozīmē 6 dēļi, tās ir 2 rindas, un te vēl ir no šitiem arī vēl ir izmantojami. Tā kā nākamā diena, turpinam raujam, tā kā saliks visu, tad arī iztīrīs, uzfilmēs, parādīs, kā izstās. Tā, nu, kruču grīda uzlikās, viss feini, cik pagāja. Principā mēs uzlikām šodien kaut kur no tejienes uz tejienu, un tās bija 2-3 stundas, vakardien šito visu tā bija pilnīgi visa diena. Aizgāja ātri, par cik mēs samainījām tos dēļus, mums nebija jādomā par zīmējumu. Mums bija foršie dēļi, un gaišos dēļus mēs likām tālāk, tā kā aizgāja raiti. Pēdējā maliņa mums sanāca 3,5 cm, bet tur arī viss raiti aizgāja. Nu tā. Izstās jau kā pilnvērtīgs dzīvoklis beidzot pēc pa lielam 1,5 gada. Vēl kamēr virtuve sagaidīs, pabeigs visus sīkumiņus, vēl tāpatās laiks paies, bet nu, var nolikt matracu un nākt dzīvot, ja grib. Silts te ļoti, lielie radiatori ir diezgan silts, ka strādā, pilnīgi karsti ir. Tā, nu šādi te izstās nākamajā dienā atbraucām dienas gaismā. Video viņi pat izstās bišķi tumšāka nekā viņi ir patiesībā, bet ļoti skaisti.